Ar Ievas Segliņas teikto par to, ka teātrim jādod sevi visu bez atlikuma, saskan arī mūsu nākamais stāsts. Sākot no Romeo un Džuljetas pirmizrādes līdz pat Jāņiem, Dēls teātrī būs apskatāma laikmatīgās mākslas izstāde, kurā 9 latviešu mākslinieki improvizē un rāda savas pārdomas par citu nemirstīgu Šekspīra darbu. Viņi domā par to, būt vai ne, Hamleta monologu kontekstā. Kad Dailes teātris pagājušajā gadā svinēja 90 gadu jubileju, tapa 3 izstādes – plakāts Dailei, tuvāk kostīms Dailē un aiz priekškara Marta Staņa. Tās tika veidotas sadarbībā ar profesionāliem māksliniekiem un dzima aizmetņi no pat atvērtajai mākslas telpai Brīvības 75. Pirmais, ko viņi mums ieteica, atvērt logus, atvērt šīs žalūzijas, kas vairāk kā 20 gadus bija priekšā Dailes teātra lielajiem logiem, un mēs it kā pavisam savādāk ieraudzījām šo telpu, un tad arī kostīmu izstādes atklāšanā Ramona Umblī teica, ka tā ir vienreizēja ekspozīcijas vieta, ka mēs vienkārši būsim noziedznieki, ja mēs to neizmantosim. Vasarā Indra Rubene un aktrise un gleznotāja Elīna Dzelme devās pie mākslinieces un kuratoras Ingas Brūveres pēc padoma, kā izstāžu projektu turpināt. Vienīgais noteikums bija, ka ekspozīcijai jābūt saistītai ar teātri, un kuratora aizķērās aiz domas par tuvojošos Romeo un Džuljetas pirmizrādi un Šekspīra darbiem, no kuriem, protams, populārākais un atpazīstamākais ir Hamleta būt vai nebūt monologs. Tā kā teksts, ar ko strādā aktieris, tas tā kā eksperiments vai kā mākslinieks strādāt ar šo tekstu. Ja? Nu, un tad koncepcijas pamatā ir Hamleta monologs, kurš tiek piedāvāts 8 māksliniekiem, kas, teiksim, ņemot par pamatu sev tādu, vai nu kādu tādu rindkopu, vai teikumu, vai vārdu salikumu, vai vienu vārdu, to, teiksim, konceptualizē. Te ir ļoti svarīgi tas moments, ka tā nav teksta ilustrācija, vai Hamleta ilustrācija, ja, vai literarizācija. Ja, tā ir koncepcija. Mākslinieks Leonards Laganovskis Šekspīra tekstiem pieķēries gluži fiziskā nozīmē, digitalizējot un iekļaujot darbu sērijā, gluži kā ornamentus gan visu Hamleta lūgas tekstu, gan pašu monologu pierē no daudzrasu rentgena uzņēmumiem sastatītam Jorika galvaskausam, kuru rotā mākslinieka paša telefona numurs. Var arī piezvanīt visiem Šekspīra lūgu varoņiem uz numuriem, kas bijuši Laganovska mobilā telefona katalogā. Visu laiku iznāk sēdēt pie datora, un tad pēc kādas stundas vajag pārslēgties uz kaut ko citu, apskatīties ziņas, un tad arī darbos parādās kaut kāda citāta no kaut kādiem citiem svaigiem notikumiem vai no kaut kādas reklāmas, kas tur ir. Un līdz ar to tas vecais Šekspīrs tiek papildināts un izskatās tā mūsdienīgāk. Visi izstādē pārstāvētie mākslinieki Šekspīra vārdos atraduši mūsdienīgu jēgu un piesaisti modernajai pasaulē un tās simboliem. Man, teiksim, visvairāk tā patīkam pārsteidz Imants Gross, jo viņš taisīja fotogrāfiju. Un taisīt tādu konceptuālu fotogrāfiju, tam ir ļoti, ļoti grūti. Man liekas, ka viņam ļoti labi izdevās. Iespējams, ka turpmāk izrāžu starpbrīžos lēnām un kaut vai pa vienam, apcerot konceptuālās mākslas darbus, meklējot savu piesaisti it kā dīvainajam jautājumam būt vai nebūt, ir ļoti rosinoša un iespējas sapludināt teātri un mākslu jaunajā telpā Brīvības 75 ir plašas.